Tātad mēs iedomāsimies upi, pa kuru mēs peldam un skatīsimies, kā mēs peldam. Pirmām kārtām, ja? Tātad mēs iedomāsimies upi, tātad katram tā upi var būt individuāli. Vienam viņam var būt tā kā grāvis, un viņš tur peld, ja? Varbūt, un tur īstenībā ūdens ir līdz ceļiem, bet viņš peld, ja? Vienam tur var būt nežēlīgi plata, nezinu, tur tā kā Daugava vai vēl kāda lielāka upe, ja? Tātad kādam var būt dzīdrs ūdens, kādam var būt netīrs ūdens, kādam var būt vienkāršs ūdens. Kāpēc tas ir... Doma tāda, kāpēc es saku, lai kāds iedomājas, tātad tas ir šī brīdī, kā viņš pārvietojas pa dzīvi, tikai priekš sevis. Un pēc tam mēs mēģināsim peldēt pa dzidru, skaidru upi, kur ir mierīga, mēs vienkārši peldam pa straumu, tātad nedomājam par to, vai tur, izsevišķi, ka tur domā, varbūt tur kāds atvars, varbūt tur kāds koks, varbūt, visu laiku, mēs paši tas ir šķēršļi, ko mēs paši sev radām, iedomājoties visu kaut ko, tas arī mums parādās, ja? Tātad, šobrīd vienkārši aizvarot acis, tātad katrs iedomājās, es jau izstāstīju vienu variantu un otru variantu, bet, varbūt jūs runājat, kāds jau bija tā kā iedomājās, nezinu, aizvarot acis, viņš iedomājās ūdeni un tātad upi, tātad upe mums simbolizē to, kā mēs pārvietojamies pa dzīvi, ja? Un mēs par viņu peldam. Tātad tie, kas nemāk peldēt, viņi šobrīd māk peldēt, mākat slīdat, nezinu, smailītē, tur, ja? Tātad katrs iedomājās to upi, ja? Tātad, kāda tā upe ir katram. Es saku, katram var būt ļoti, ļoti individuāli. Ja, teiksim, es šobrīd izstāstīšu, kā es savu upi redzu, ja, teiksim, kā es šobrīd pārvietojos pa dzīvi. Tātad man viņa simbolizējas vienalga līdzīgi kā gauja, bērnība man laikam ļoti spilgti piespiedies. Es redzu, ka tā ir ūdens, kurš, viņš nav rāms, viņš tek vairāk, spēcīgāk nekā parasti, ja, un es jau sāku kult ūdeni, ja? Tad es sapratu to, ka es pati sāku imitēt to, ka man tur kaut kas ir jādara vairāk nekā vajag. Nevis es vienkārši baudu un slīdu uz priekšu, bet es tur sāku pati kūļāties, ja? Tad es tur, nezinu, kaut ko veidoju, ne tā kā varda peldu, ne tā kā suns peldu, ja? Tad iznāk tā, ka man ir kaut kādā brīdī es noķēru uz savu paniku, ja? Un tad es tur... Tā arī tu plunčājos, bet tas ir mans personīgais, ja. Kāds varbūt tur vispār slīd, un viņam nekāda problēma nav, ja. Manā skatījumā, mans tas dzīves upe šobrīd ir pietiekami strauja, viņi ir strauja, bet es tajā pašā laikā nekustos uz priekšu nemaz tik ātri, ja. Strauji plūst tas ūdens, ja, tā kā pavasarī ūdens plūst, ja. Bet tajā pašā laikā es nekustos, teiksim, uz traumu vajadzētu kustēties ārprātīgi ātrumā uz priekšu, bet tad sevi, ka es uz vietas peldu, ja. Tad tas nozīmē to, ka es pati kūļāju šo te straumi un visdrīzāk es mēģinu peldēt pret straumu nekā pastraumē. Tas ir mans šobrīd. Katrs jau tā kā pa savam izskata, ko viņš redz, vai tā ir upe liela, maziņas, dziļa, sekla, ja, teiksim, tad vienkārši mēs peldam, nav jādomā par to, es nemāku peldēt, mēs peldam, vienalga, vai tu uz vēdera vai uz muguras, tas arī ļoti, ļoti svarīgi ir, kā mēs peldam uz muguras, uz vēdera. Jo uz vēdera peldēt mēs vienkārši tā, bet tie, kas uz muguras, tie vispār ir iegājuši tādā, tie ir tā kā kaifā peldi, ja, ka viņi zina, ka tur viss ir aiz muguras, vispār viss ir kārtībā, ja, kur viņi peld ar pakaus pa priekšu, ja. Tā tas ir atkal ļoti individuāli. Tā kā, kāds ir? Tu peldi tā kā uz priekšu un uz apakaļ? Nē? Uz vēdera un uz muguras? Tas jau ļoti labi ir. Tas ir ļoti labi. Galvenais, tagad šobrīd vienkārši, katrs var iedomāties, tad ir skaidra upe. Tad upe ir tāda, ka nevis mēs pat ar ceļiem rāpojam pa viņu, viņi ir pietiekami, ka mēs peldam. Mēs peldam un vienkārši šļūcam uz priekšu. Cits tur varbūt šitā šļūc, ja? Cits tur varbūt šādi peld, ja? Cits varbūt vispār guļ uz muguras, viņš pat nepeld. Viņš vienkārši, tāds ir, ka viņam apakšā kaut kas būtu palicis, ja? Viņš brauc uz kādu dēļi, ja? Un tā viņš peld uz priekšu. Tagad es saku, katram ļoti, ļoti individuāli. Tātad mēs vienkārši iedomājam šo te upi, dzidrs, skaidrs ūdens, un mēs vienkārši pa straumu plūstam uz priekšu, ja. Tātad, protams, atkal nevajag tur domāt, tātad, ja mēs peldam uz vēdera, ja cilvēks, viņš peld, viņš skaidri redz tas, kas ir priekšā šķēršļu nav, ir tikai skaista upe tek, viņa tek. Viņa var taisnu, viņa varbūt pat līkumiem, bet nav šķēršļi, viņa vienkārši, un mēs slīdam uz priekšu un kaifājam.
kā saka, kaifu ķeram no tā, tur, kur mēs peldam. Tiem, kuriem jau iepriekš bija labi, tad viņš var pamēģināt, kā tas ir, nezinu, atgulties muguras, rokas aiz gals un vienkārši slīdēt, un viņš zina, ka viss ir kārtībā. Es peldu, un viss ir labi, un viss, kas vajadzīgs, man atrodas pa rokai. Tas, kad mēs peldam tādā upē, kur mutuļo visi, ja, teiksim, tas ir tas, ka mēs paši sakuļam kaut kādas lietas, ja, un kā saka, bieži vien mēs, ir tāds teiciens vētra ūdens glāzē, ja, tāpat arī ir ar to upi, ja. Tā, kad mēs vienkārši mierīgi, tas ir viens no veidiem īstenībā, kā var arī sevi nomierināt. Tā es citreiz daru, kad man atkal sakuļās, es arī taisu vētru ūdens glāzē bieži vien. Un tā, kad es tur sataisu mutuļošu ūdeni, tas vienkārši šis ir viens no paņēmieniem, kas man nomiera. Ūdens mani nomierina, ja. Tad es vienkārši esmu lielā dzīves plūdumā, lielā informācijas avotā, un es vienkārši peldu pa to upi. Tad es vienkārši peldu uz priekšu. Ūdens ir skaidrs, mierīgs, un es šļūtu uz priekšu, šļūtu peldu. Tātad, vienalga, saka, tie, kas nemāk peldēt, viņš var iedomāties, viņš vienkārši viņam ir apakšā kaut kas palicis, viņš vienkārši peld. Tā kā dēlis, nezinu, surfošanas dēlis, laikam viņš negribst, ja. Un pelda, vai, teiksim, tie, kas ir ļoti, jo viņš jau tik pārliek, viņš var uz muguras peldēt, viņam vienkārši peld, ja. Tas ir tas, kas man nomierina, un es pēc tam atlaižu, viss taču ir kārtībā. Ūdens ir skaidrs, mierīgs, un es vienkārši peldu. Un visi, kas tur, kādas var apstīties, kas apkārt, nezinu, tur koki, varbūt tur cilvēki, ja. Vienkārši, un visi skatās lielām mutēm, kā mēs kaifā peldam, ja. Cits tur varbūt tas, tajā pašā laikā var peldēt rupu un tur imitēt, ka viņš slīgs, bet ūdens ir rāms, mēs peldam, mums viss ir kārtībā. Un nezinu, man personīgi tas arī nomierina, tas ir tas, ka, tad, kad notiek kaut kādas situācijas dzīvē, kas, izsit no līdzsvara, teiksim, pēdējā laikā tā bija, jā, kaut kā izsit no līdzsvara, un tad es tā saku mieru, tikai mieru, pēc sev mierinu, bet es saprotu, ka man no tā labāk nepaliek, ja, un tad es bieži vien tieši tā, ūdens ir tas, kas mani nomierina, ja, tad es vienkārši iedomājos, ka es peldu. Tā kā šis te arī, ja kādreiz kāds stresiņš noķerās dzīvē, vai liekas, ka viss ir baigs sakūlies vienā lielā putrā, tad vienkārši mēs sākumā varam ieraudzīt tā, kā mēs šobrīd atrodamies kaut kādā mutuļojošā upē vai kādā, un pēc tam mēs iedomājamies vienkārši skaistu, platu upi, dzidru, mierīgu, un mēs vienkārši pa viņu plūstam, mēs plūstam. Un viss, kas vajadzīgs, mums atnāk, mums viss ir pa rokai. Tātad, ja kaut kas atnāk, mēs peldam, tur viens to padod, otrs to padod, ja, ka viss ir pa rokai. Tas ir tāds vēl viens vingrinājums, ko mēs varam darīt. Sevis, kā saka, nomierināšanai un savest kārtībā savu dzīves plūdumu, ja? Un tātad mēs tā mierīgi